organizācijām, kas kā iesaistījās jau pagājušā gada šajos projektos, jau ir izveidojusies zināma tāda jau stipra sadarbība. Ir lietas, kad mēs sazināmies gan elektroniski, gan telefoniski. Ja ir vajadzīga kāda padoma, kādi jautājumi. Un šogad jau šajā projektā ir iesaistījušās 18 dažādas organizācijas no Latvijas novadiem. Un arī tām jaunajām organizācijām, kas ir nākušas klāt, tā ir tāda zināma atkal jauna pieredze. Vecās organizācijas, kas ir savā starpā sadarbojušās, saradušas, jau ir cilvēki, kas jau var savā starpā jau runāt par lietām vienā valodā. Un arī apkārt organizācijām, kas varbūt nav iesaistījušās šajos projektos, arī tām, piemēram, mēs kā cerības bērni sniedzam informāciju, kur var griezties, jo mēs jau zinām Latvijā, kur kādā vietā notiek kāda konkrētā aktivitāte konkrētai mērķu grupai, un mēs jau varam šo informāciju arī sniegt tālāk. Jau šī gada projektā ir jau tāds kā savu veidu stiprinājums savstarpējs. Kad mēs arī šajās sarunās kopā esot, tad mēs jau viens otru stiprinam un iegūstam tādu lielāku spēku savai tālākai darbībai. Mēs dalāmies pieredzē citām organizācijām tieši par sadarbības iespējām ar pašvaldību, kādā formā tās var būt. Kā pierādīt un pamatot savu darbu, lai pašvaldībā saprastu un ieinteresētos par konkrētās organizācijas piedāvājumu. Piemēram, mūsu biedrība sniedz sociālās eksploatācijas pakalpojumus ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un pašvaldība šos pakalpojumus pērk. Ne visās pašvaldībās notiek šāda sadarbība tieši nevalstiskā un pašvaldības līmenī. Pie mums šo 2 gadu laikā ir braukuši gan cilvēki no pašvaldībām, gan nevalstiskās organizācijas, lai skatītos šo pieredzi. Man liekas, tas ir ļoti vērtīgi, ka kaut kur jau tas tiek veidots, jau kaut kur notiek šī sadarbība, bet jau nav jāizdomā no jauna visas šīs metodas un iespējas. Es domāju, lai cilvēki ar dažādiem funkciju traucējumiem nāku sabiedrībā, vairāk iekļauties kopienas dzīvē, ir svarīgi, ka vietējā kopienā ir kāda vieta, šis atbalsta centrs, atbalsta punkts, atbalsta organizācija, kur atnāk šim cilvēkam. Kur viņam kaut vai sākumā ļoti elementārā veidā tiek sniegts atbalsts, konsultācija, kāda palīdzība, un kur pamazām tiek skatīts, kā šis cilvēks, kādas ir viņa spējas, kāda varēšana, kur viņu var iesaistīt, kur var iekļaut viņu. Un tikai tad, kad viņš iziet no mājas, kad viņš nonāk jau mūsu redzes lokā, tad mēs varam plānot un skatīties arī, kāds ir nepieciešams šim cilvēkam pakalpojumi, kāds ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Diemžēl mēs daudzus cilvēkus arī nezinām, jo valstī ir šī datu aizsardzība un arī sociālie dienesti nezin par šiem cilvēkiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka darbojās vietējās kopienās kādas atbalsta grupas vai jau organizācijas, kuras cenšas uzzināt par šiem cilvēkiem un cenšas piedāvāt šo atbalstu. Man liekas, visi šie cilvēki, kas ir šajā kopējā projektā, ir nedaudz traki. Uz trakiem jau turās pasaule. Es liekas reizēm, ka daru vairāk, varbūt nekā man vajadzētu, bet tad tu saproti, ka tomēr vērtīgāk ir nevis sēdēt vienā tādā šaurā savā kastītē un darīt darbu, kas ir tikai tavs konkrētais pienākums, un paplašināt savu redzesloku un paskatīties nedaudz plašāk arī, pašam iesaistoties daudz kur un aiz sevis arī pavalkot līdzi citus cilvēkus,